romantiskā iespilsētiņa Santorini salā ar daudzajiem baznīcas zvaniem, un tūlīt jūs redzēsiet ļoti līdzīga ainava kā Tirā. Tikai viss ir vairāk tāds miniatūrs. Esam pavirzījušies 25 minūšu braucienu attālumā ar autobusu līdz nākošai vulkāna krāteri izveidotajai pilsētiņai, kas saucas Oja vai Ija, dažādās, kā lai saka, transkripcijos ļoti dažādi. Maza šaura ieliņa pastaigām, pa kuru var tikai pastaigāties, bet nekādā gadījumā tā nav piemērota autotransportam. Tā, un vēlreiz skats uz divas pilsētiņas vulkānos celtajām terasēm. Daudz no šīm terasēs celtajiem objektiem ir mazas viesnīciņas. Gluži tāpat kā Mykonos, arī šajās viesnīciņās parasti ir 2, 3, 4, 6, 8 numuri vai vietas, bet katrā gadījumā, pateicoties viņa tātad ekskluzīvai novietojumam tieši krātera malā ar skatu uz jūru un vulkānisko krāteri, cenas kādreiz mēdz būt diezgan augstas. Un tālumā ir redzama nedaudz mazākā Kirasija sala. Un, protams, atkal maza ieliņa, pa kuru iespējams doties augšup kājām līdz vietējai baznīcai un citiem mazākiem apskates objektiem. Tātad mazā Ojas pilsētiņa Santorini pašā dienvidu galā nedaudz atgādina Mykonos, tikai ieliņas ir nedaudz platākas, bet toties šaurākas nekā Santorini galvaspilsētā, lielākajā pilsētā Tirā. Bet katrā gadījumā, kā jūs redzat, tad visi balkoni ir izrotāti ar puķītēm. Visur viņi iztīkot kādi sietiņi, ne tikai uz balkoniem, ir diezgan labi apzaļumota, un pilsētas iedzīvotāji pie tā ir kārtīgi pastrādājuši. Tātad, kurš katrs restorāniņš faktiski ir iegremdēts ziedos, un ieliņas, kā jūs redzat, ir ļoti šauras, un arī ziediem un dažādiem citiem atvinotiem bagātus. Lūk, pa piemēru, ir viena šāda ļoti šaura ieliņa. Un šādi mīlīgi balti māju jumtiņi, kas ir aizstādīti ar kaktusiem un dažādiem citiem augiem, ir Santorini ikdiena. Praktiski katrs cienošs saimnieks izrotā māju jumtus ar dažādiem saviem augiem. Un kā jūs redzat, gluži tāpat kā Tirā, arī Ojā dominē ne tikai baltā, bet ir arī citas krāsas. Ir sarkanā, dzeltenā un sevišķi zilā krāsa. Un grieķi pateikt, ka grieķi tāpat kā krievi ļoti iecienīgi zilo krāsu. Un lūk, šis brūnais mūris, ko jūs tūlīt ieraudzīsiet, ir gan pamatāts, kas saprot, ir izmantoti vulkāniskie ieži, kas arī ir īpaši celtniecības materiāls senajā Ojā un arī Tirā. Lūk, māja, kuras apkarē izmantot vulkāniskie izcelsmes ieži brūnā krāsā. Nu, un, protams, grieķi ir reliģiozi cilvēki, bet gandrīz katrā kvartālā ir kādai baznīciņa. Baznīciņas parasti ir maziņas un paredzētas ļoti ierobežotam apmeklētāju skaitam, bet tās pamatā redzētas cauri dienai. Un lejā tātad, varbūt jūs ieraudzīsiet, ir kuģītis, kas stāv netālu no kuģitīm. Tā ir Ojas vecajā osta, no kurienes ir izbraukumi uz salām.
uz to esošo tļaisību, un tālāk esošajam jūs trīt ieraudzīsiet Melkameņī, vai aizmirst, kā sauc to otru savu. Un tā mums ir tāds, teikt, ekoturisma piemērs, kā var piemērot arī, kā varētu apsaimniekot arī toalešu apkārtni. Toalets Grieķijā atšķirībā no Latvijas arī neizceļas ar nekādu īpašu tīrību un kārtību, toties vide ir maksimāli sakārtota, ieeja toaletē ir apzaļumota, šeit tātad aug dažādi ziedaugi, un tas, protams, padara visu šo toaletes ainu daudz atraktīvāku. Tā, un te atkal tuvumā kārtējā suvenīru ieliņa. Jāsaka, ka visa ieeja OIA sastāv gandrīz tikai un vienīgi no suvenīru veikaliem, kur pārdod dažādus štrumtus, kas pārsvarā pat nav īpaši raksturīgi Grieķijai. Vienkārši tiek pārdoti vai kaut kādā veidā iesaistīti klientus, jo turisms ir viens no galvenajiem ienākumu avotiem šajā salā. Tā, un lūk, te ir arī vietējā Grieķijas suņu suga. Viņi visi tādi šausmīgi vienādi. Nu, paskaties uz mani draugs. Arnis viņam izgudroja labu nosaukumu vietējais grieķu blusainis. Lūk, šāds viņš izskatās, tā kā tāds mūsu lauku krancis. Un kā pa brīnumu viņi visi ir samērā vienkārši, samērā vienveidīgi. Tālumā lejā jūs tātad redzat OIAS ostu ar maziem kuģīšiem, jo lielie kuģi nepiestāv. Un laivumiem, taču lūk ir salas galējais rietumu gals, ir tad faktiski Santorini arī beidzās. Un vēlreiz tāda tipiska OIA un Santorini un Tirāņa. Visai Santorini savai raksturīga ainā, ko jūs redzat. Praktiski neviena celta nav augstāka par 1-2 stāviem, īpaši centrā. Debeskrāpes te neceļ, un arī jaunas tipiskas arhitektūras šeit faktiski nav. Sevišķi raksturīgs vienu veidzeļnavu kupolu. Tā tad vēlreiz OIA. Un pārvietošanās salā notiek šādām jau senos laikos bruģētām kāpnīcām. Kāpnīca izskatās lūk šādi. Tā, un maza grieķu kafejnīciņa, kafija jauna pašā krātē malā. Tajā mēs, protams, turistējām ieiet, jo cenas noteikti. Tā jau visur tādās vietās parasti ir diezgan astronomiskas. Tā, un tāpumā jūs redzat vecā OIAS cietokšņa drupas. Es mēģināšu pievilkt nedaudz tuvāk. Pēc kāda laika mēs tur arī dosimies. Tātad OIAS ir IAS cietokšņa drupas Santorini salā. Tātad priekšā jūs vēl redzat sarkanus vulkāniskas izcelsmes iežus, jo OIA vienā galā ir rakstīts, kas tur ir sarkanīgs vulkāniskās izcelsmes iežus. Tā, tagad viens no īpatnējākiem skatiem visā Santorini, tātad brūnas krātera lavas masas, kas ir sastingušas un veido krātera sienu. Un nedaudz pakļauties augšā, šīs lavas masas kļūst jau melnas, ja jūs redzat. Pēc tam tajā augstumā tur sāk pilsēt pelēkas. Tā beigas bija saule. Šo vietu ir pelēkas šīs krātera masas. Tad, kā jūs redzat, krātera malās ir melnas, un tālāk mums ir brūnas. Un brūnas masas aiziet līdz pašai jūrai, un tā teikt kontrastē ar zili-zaļo jūras krāsu. Šīs ir kādreizējās Hiras cietokšņu drupas. Drupas, es atvainojos ārpusē, ir rakstīts, ka tas privāts, un tomēr tajā var iet bez maksas. Tur jau īpaši nav arī to skatīt. Tādas pašas drupas jūs redzat arī priekšā,
tikai viņas ir nedaudz grūtāk pieejamas nekā šīs drupas, jo praktiski līdz viņām tikpat kā nav iespējams nokļūt. Un atkal, tā teikt, raibā ainiņa ar dažādu zvaigžņu viesnīcām vulkānu krātera malā. Tas, ka viesnīcas ir ar maziem lodziņiem izvietotas šī vulkānu krātera malā, tas vēl nenozīmē, ka tā nevar būt 5 zvaigžņu vai 4 zvaigžņu viesnīca, jo jūs maksājat ne tikai par to, kas iekšā, bet arī par unikālo skatu, kas paveras no šī viesnīcu loga un apkārtnes. Es katrai viesnīciņai ir gan savs iekšējais baseins, gan arī tā saucamā vieta, kur sauļoties, un, protams, iekšā arī kondicionieris, satelīta televīzija un visas ērtības. Jāsaka, es dzīvoju mazāk šikā viesnīcā, kur nebija tik šiks skats, bet par to varbūt nedaudz vēlāk. Un vēlreiz pavērosim sarkanos iežus, ostas, akvatoriju tūmā, lūkviņi, kaut kur tālumā skan arī dzīvā grieķu mūzika, un tā teikt osta, tagad jau labāk redzams, ir pilna ar autiņiem, maziem kuģīšiem, lielie gan šobrīd ekskursiju kuģīši ir izbraukuši un jau atgriežties, bet toties daudzas mazās laidiņas un terasveida ceļš, kas ved uz šo ostu. Lūk, šādās villās ar ģakūzī, jumta terasi, kondicionieri un apmaiņas dārs var atļauties dzīvot bagātākie un situētākie eiropieši un japāņi. It kā nav nekā izcila, bet tai pašā laikā noteikti arī šāda Maritsan villa maksā pietiekami dārgi, lai kāds standarta eiropietis varētu atļauties. Un vēl vecā pilsēta Oja ir pārvagāta ar šādiem apzaļumotiem, ziedos slīkstošiem baltiem naviņiem. Medicinā, grieķu, baznīca, jūs redzat savā priekšā. Katru māju ar zietiņiem, kuri Ījāņa Ojā ir neiztrūkstošs elements. Un katrai mājai ir arī sava funkcionāla nozīme, tāpat kā manā mājā, kā jūs redzat, iekšēji pagaumi tiek izmantoti veļas žāvēšanai. Ja pagaumi ir tik mazi, tad principā citur veļa absolūti nav iespējams žāvēt. Parādīt nosaukums bija roka. Lūk, šis nosaukums un arī roka, kas norāda, kur iet uz šo basēļu. Tā kā arī basēļītis ir diezgan prozaiskiem nosaukumiem. Redzam arī bāriņu ļoti romantisku interjeru, kā restorāns bāriņš, kad tik sezona iet uz beigām, tad šis bāriņš restorāns, kā redzat, bija slēgts. To redzēt, ka ir bijis vakaros arī dzīvā uguns, tāds basēļiņš simpātisks. Tas laikam arī restorāna īstenais saimnieks, bet, diemžēl, kā jau teicu, mazā turistu skaita dēļ, varbūt dārgo cenu dēļ, daudz restorāni savu darbu jau bija beiguši. Pirmoreiz Grieķijā man izdevās redzēt arī savādāk suņus, uz kādas privāta viesu nama jumtiņa. Tur pie lejas grozējās saulē, drīzāk ēnā, jo nāca jau vakars, bija ne īsti saule, ne īsti ēna.